Sveiki, man sauc Aigars, jūs esat BSF Latvija YouTube kanāls par darba aizsardzību, un šodien mans padoms par darba cimdiem, kad saprast, kad ir darba cimdi un kad ir aizsargcimdi, jo parasti ikdienā mēs, protams, šos te jēdzienus lietojam, tā kā sinonīmi, bet principā tam ir sava atšķirība. Kas ir darba cimdi? Tātad pēc būtības darba cimdi ir, mēs teiksim tā, tas ir kaut kas vienkāršs, un mēs redzam, ka viņi ir, lietas, augsim tā, vai kaut kas tam līdzīgs, kas palīdz darbu veikt, bet viņš nenovērš risku faktoru. Tā galvenā lieta, ko viņi palīdz, viņi varbūt palīdz, lai nebūtu netīrs, lai varbūt kaut kādā brīdī pasargātu no augstuma nedaudz un tam līdzīgi, bet viņa pamatfunkcija ir tātad veikt šo te darbu, palīdzēt darba veikšanai, un viss. Protams, es zinu, ka ir praksē, kad arī lieto šos te darba cimdus, piemēram, būvniecībā, kad veic tur kaut kādus ļoti netīrus darbus, tur betonēšanu, lai nesabojātu šos te, cimdus, vai pareizāk sakot, viņi kļūst tādi vienreizēji cimdi, es uzvelku, izdaru darbu, paliek ļoti netīrs, pēc tam dienas beigā viņus izmetu. Lūk, tātad tie būtu vienkāršākie. Ja mēs jau runājam tālāk, tad jau mums ir jārunā par kaut ko tādu, ko sauc par aizsargcimdiem. Tātad aizsargcimdus var pateikt pēc piktogrammas. Tā es vienmēr visiem stāstu, paskatāmies uz cimda vai uz viņas tās, kas tur iekšā līmējās tāda informācijas josliņa vai tabuliņa, parādās kāda no piktogrammām. Šīs ir vispārējās, bet tūlīt pastīsimies jau tad konkrēti ar konkrētiem nosacīt standartiem un ko tas tur varētu parādīt. Bet principā tajā brīdī, kad mēs ieraugām piktogrammu, mēs saprotam, ka šie ir aizsargcimdi. Un, protams, būtu pēc šīm piktogrammām jāsaprot, kam tad šie cimdi ir paredzēti. Lūk, te mēs iekopēju vienus cimdus, saucās viņi aizsargcimdi, jo mēs redzam, ka viņiem ir šī te piktogramma, saucās viņa aizsardzība pret mehāniskiem riskiem. Šeit es esmu gan iekopējis iepriekšējo standartu, jo ikdienā vēl ļoti daudz Latvijā pārdodās tātad aizsargcimdi pēc vecās standarta, kad šeit ir 4 šīs te, kodējumi vai teiksim, bet principā jaunam vēl nāk šeit tātad 2 vēl papildus klāt. Tad atceramies, ja mums ir 4, tad mēs saprotam, ka viņi ir aizsargcimdi, bet viņi ir pēc vecā standarta. Attiecīgi jaunam standartam mēs tūlīt pastīsimies, jau papildus kodējums nāk klāt, bet globālā ideja no tā nemainās. Tātad, ko mēs ar šito varam pateikt? Tātad šeit nāk lietas un šie cimdi, viņi mūsdienās var būt ļoti daudz un balstoties uz šo te kodējumu, šai gadījumā 4, jaunajā 6, mēs varam atrast piemērotākos cimdus konkrētam darbam, kurā brīdī mums, teiksim, vairāk pret iegriezumiem ir, kurā brīdī vairāk pret, teiksim, sairšanu, kas būtu tāda ikdienišķa darbība, un varbūt ļoti, ļoti dažādi atlasīti šie te cimdi, bet, protams, ka pamatā mums ir jāskatās. Šai gadījumā mums tad kodējums ir 4.1.4.1, attiecīgi šī te B sadaļa un D sadaļa ir gandrīz maksimums. Šeit ir iekavās tad pat rakstīt, cik tās klases maksimāli varētu būt, sākot no 0 līdz 4, tās ir 5 klases, attiecīgi A gadījumā mums ir maksimums. Un līdzīgi mums ir arī ar šo te C gadījumā, tātad mums ir maksimums šīs te 5 klases. Varbūt situācija, ka šeit ir x-iņš, tad attiecīgais tas faktors, kas tā kā piešķirts riskam, viņš nav speciāli identificēts, līdz ar to tas netiek ņemts vērā un viņš vispār nav. Varēja teikt, ka viņš ir zemāks par 0. klasi. Lūk, šeit ir tāds vispārīga informācija, ko var paņemt. Protams, ka mūsdienās internetā var atrast, tātad precīzi, teiksim, ja viņš ir standarts 388, var pastīties, kura gada, bet principā tātad viņš kodējās, kā jau es teicu, ar 6 teiksim, cipariem vai 6 lietām, un te ir apmēram uzrakstīts, ko tad zem katra kodēja apakšā, un kas varētu būt un kas varētu arī nebūt. Un ir, protams, arī nelielas atšķirības, kaut kādās reizēs no viena standarta uz otra par klasēm, par to, kādas liek un kādas neliek.
Tad pirmais ir mehāniskie riski. Varbūt tās, kad ir pie mehāniskiem riskiem, piemēram, arī šī, ko sauc par augstuma riskiem, attiecīgi varbūt pie mehāniskiem klāt tas, ko sauc par aizsardzību pret paaugstinātām temperatūrām, varbūt mehānika un ķīmija kopā, tā kā arī vienos cimdos varbūt vairāk šīs te piktogrammas apvienotas. Bet šajā gadījumā mehāniskie riski pret pazeminātām temperatūrām, sagriešanās, tātad tieši dūrieni, ja, tātad pasargā. Šis ir pret paaugstinātām temperatūrām. Attiecīgi šeit ir jau es esmu ielicis kaut ko, kas ir apvienots, ja, tātad speciāli tas būtu metināšanai. Elektrībai vienkāršākai un sarežģītākai. Šeit ir mežstrādes darbība, ka mēs strādājam gan ar trimeri, gan ar motorzāģiem. Un tad ir ķīmija un bioloģija, es šeit esmu uzlicis, jo viņi tādā veidā ir, bet šeit ir tātad atkarībā no tā ir vienkārša kolbiņa, ja bez šī te kodējuma. Tas nozīmē, ka parasti ir kaut kādai vienkārši ķīmijai, viņi ir labāki nekā vienreizējie cimdi. Bet, ja pie kolbiņas attiecīgi nāk 1, 3 vai 5, tur var būt dažādas, bet principā, kā mēs redzam pēc šī tipa, attiecīgi, cik ir šīs te ķīmiskās vielas ir jānorāda, un konkrēti burtiņi ir klāt, un šie burtiņi jau nozīmē, pret kādām ķīmiskām vielām konkrēti šie cimdi pasargā. Un šeit vairāk ir jāpievērš šai te klasē, es teiktu, ka tas ir grupai, ja, jo mēs saprotam, ja pasargā no metanola, tad pasargās arī no etanola un propanola un visa, teiksim, alkohola vai spirtu grupas. Un līdzīgā tā ideja varētu balstīties arī uz tiem pārējām vielām. Protams, ka šeit ir atsevišķas vielas, kas ir ļoti, ļoti kaitīgas un jābūt darbam ļoti, ļoti uzmanīgam, bet mēs šodien tātad runājam tikai par cimdiem un viņu kodējumu. Lūk, lai tad ir skaidrība, kad ir darba cimdi, kad ir aizsarga cimdi, lai mums pareiza izvēle, mēs zinām, kur ir jaunāki cimdi, kuri varbūt ir vecāki cimdi pēc standarta, un lai mums forša dzīve drošā darbā,